lidostu, savukārt Kadafī lojālā valsts televīzija apgalvo, ka virsroku guvuši valdības spēki. Pašlaik nemiernieki pārņēmuši plašas teritorijas valsts austrumos un vidusjūras piekrastē, bet Kadafī spēki kontrolē galvaspilsētu un tās apkārtni. ASV valsts sekretāra Hillary Clinton apstiprinājusi, ka Polijā tiks izvietota pastāvīga Savienoto valstu gaisa spēku bāze. Šo jautājumu viņa pārunāja ar Polijas ārlietu ministru Radeku Sikorski tikšanās laikā Vašingtonā. Lai gan Baraka Obamas administrācija atcēla iepriekšējā prezidenta Džordža Buša plānus Austrumeiropā izvietot pretraķešu aizsardzības sistēmu, pastāvīgas bāzes celtniecība Polijā tiek saukta par alternatīvu reģiona aizsardzības spēju stiprināšanai. Gaidāms, ka bāzē tiks izvietota F-16 iznīcinātāju eskadriļa un Patriot balistiskās raķetes. Tās atradīsies tikai 100 km attālumā no Krievijas robežas. Maskava asi kritizē ASV un Polijas kopīgos militāros plānus, norādot, ka tie apdraud reģionu militāro stabilitāti un izaicina Krieviju. Pretrunīga reakcija izraisīs Eiropas parlamenta lēmums piešķirt katram deputātam papildus 1500 eiro mēnesī asistentu nolīgšanai. Kreisie spēki un zaļo frakciju uzsvērus, ka šāda rīcība ir bezatbildīga un sniedz nepareizu vēstījumu Eiropas valdībām laikā, kad visapkārt budžeta tēriņi tiek samazināti. Saskaņā ar lēmumu kopējais Eiropas parlamenta budžets šogad būs jāpalielina par vairāk nekā 13 miljoniem eiro. Finansējumu palielināšanu biroja darbinieku algošanai valdošie spēki skaidro ar darba apjomu kāpumu saistībā ar Lisabonas līguma ieviešanu. Eiroparlamenta deputāta algām ik mēnesi tiek tērēti gandrīz 8 miljoni eiro. Viens deputāts saņem aptuveni 300 eiro, jeb 210 latus par katru nostrādāto darba dienu. Pirms dažiem gadiem viņa atzina par gada stokholmieti, un viņa rīcību par piemēru citiem savā Ziemassvētku runā uzteica Zviedrijas karalis. Šodien viņš, Antons Ābele, ir Zviedrijas parlamenta Riksdāga visu laiku jaunākais deputāts. Šajās dienās Antons Ābele kopā ar tēvu Gunāru ieradies savu vecvecāku dzimtenē, un kā jau parlamentārietim pieklājas, viesojās arī Saeimas namā. Antons Ābele bija parasts 15 gadus vecs skolnieks, kas īpaši neatšķīrās no saviem vienaudžiem. Tomēr nakts, kad jauniešu acu priekšā ballītē līdz nāvei nospārdīja viņa vienaudzi, mainīja Ābeles dzīvi. Jo nākamajā dienā pēc traģēdijas viņš internetu portālā Facebook izveidoja grupu Pasargājiet mūs no ielu vardarbības. Un vēl pēc dienas paziņoja, ka rīkos manifestāciju par piemiņu bojā gājušajam pusaudzim. Ābelim izdevās sarīkot vienu no lielākajiem publiskajiem pasākumiem Stokholmā. Pērn, 18 gadu vecumā, Ābele tika ievēlēts parlamentā no konservatīvo mērenās partijas, kur pārstāv arī pašreizējais premjers. Mēģinu saprast, kā parlaments darbojas, jo līdz šim man nebija politiskās pieredzes. Strādāju komitejā, kas nodarbojas ar drošības, personas integritātes un sabiedrības izglītošanas jautājumiem. Latvisko vārdu Antons Ābele mantojas no vecvecākiem. Viņi no Latvijas Zviedrijā ieradās bēgļu laivās otrā pasaules kara beigās. Ābele latviski nerunā, taču bieži tiekoties ar latviešu jauniešiem. Mana vecā māma vienmēr saka sveiki. Dzimšanas dienās viņa dzied latviešu dziesmas. Mūsu mājās tiek ievērotas latviskas tradīcijas. Mans tēvs ir 100% latvietis. Ābele uzskata, ka cilvēku vecumam nav izšķiroša nozīme. Viņš vēlas būt par jauniešu balsi savas valsts parlamentā. Madara Līcīte, Dainis Lēlcis, Latvijas televīzija. Amatniecības izstrādājumi, ko darinājuši cilvēki ar īpašām vajadzībām, līdz šim bija aplīkojumi un iegādājumi vienīgi izstādēs un gada tirgos. Tagad skaistos pinumus, adījumus un rotas lietas būs iespējams nopirkt arī veikalā Salonā, ko šodien atklāja Rīgas centrāla tirgus Sakņu paviljonā. Kā top salona darbi, devās lūkot Māja Migla. Sieviešu invalīdu asociācijā Aspāzija, meitenes, kā viņas sev mīļi dēvē, pulcēs kopā, lai rokām čakli kustoties risinātu tikpat raitas sarunas gan par valstu un politiku, gan savām sirdslietām. Ainas kundze savulaik bijusi Latvijas čempiona ātrslidošanā. Tagad ātri kustas pirksti adot. Salonam jau noadīt cimdu un zeķis, bet šīs adījums būs pašai. Tā būs vestīte.
Vestīdai mugura būs zila un priekšu būs svītraina. Vilmas kundzei viena šalla jau ap kaklu, otra top. Tas tagad ir tāds, kā saka pēdējais kliedziens, tie tādas šallis tādas ir. Man ir vairākas sādītas arī uz to mērķi, ka es domāju, ka es varēšu viņas pārdot. Tepat līdzās darbojas pinējs. Zem Māras pirkstiem top filigrāna darbiņi no klūdziņām un tāsīm. Šis trauciņš ir domāts, piemēram, kādām konfektēm, cepumiņiem. Šeit ir cibiņi, kas domāti kādām rotas lietām. Šeit arī viegls tāds trauciņš, ka var kaut kādas konfetes ielikt. Un te jau centrāla tirgu jaunajā veikaliņā šie darbiņi izlikt. Te ir vēl daudz vairāk, jo savus izstrādājumus veikalā pārdos arī amatnieki no biedrībām Rūpju bērns, Gaismas stars, Samariešu apvienības, Neredzīgo biedrības un citām Rīgas organizācijām, kurās darbojas cilvēki ar īpašām vajadzībām. Mums ir speciāla mākslinieckā padome, kas pieņems darbiņus, jo mums vajag arī tā, lai viņus tomēr pirktu. Un tā kā kuras tā padome izlaidīs cauri, tie būs šeit. Bet nav jāuztrauc, jo visi jau paši pa sevi taisa tiešām skaistus darbus. Pašlaik vēl nav bijis gadījums, kad mēs atraidītu. Pie pārdošanas būšot brīvprātīgie no pašu vidas, bet nomu tirgus atlaides par pašizmaksu. Mēs priecāsimies, kad invalīdi parādīs, ka viņi nav izstumti no sabiedrības, ka viņi var parādīt, ka viņi ir gan radoši, ka pie viņiem var nākt un iegādāties preces tāpat kā pie jebkura. Tāpēc mēs esam priecīgi, ka šajā sakārtotajā tirdzniecības vietā būs tieši invalīdu biedrība Aspāzija. Iespēja pārdot savus darbiņus cilvēkiem ar īpašām vajadzībām nozīmē celt pašapziņu radošo aktivitāti, kā arī iespēja papildus nopelnīt, lai iegādātos nepieciešamās ikdienas lietas, zāles un pārtiku. Maija Migla, Ivans Milovs, Juris Rītiņš, Latvijas televīzija. Daudzveidība, krāšņums un latvietība. Tie varētu būt raksturojošie vārdi mūzikas festivālam, kas pašlaik Latvijas Universitātes lielajā aulā ieskans atklāšanas koncertā. 2 nedēļas Latvijas jaunās mūzikas dienās skanēs visu paudžu latviešu komponistu jaunākie darbi. Gan simfoniskajā un kamermūzikā, gan savdabīgās elektroakustiskās melodijās. Stāsta Anda Pastere. Plaši pazīstams un populārs pasaulē, nepelnīti maz zināms šeit pat Latvijā. Komponists Gundaris Pone izvirzīts šī gada Latvijas jauno mūzikas dienu centrā. Viņa mūzika tiešām ir ārkārtīgi interesanta un kaut kādā interesantā ziņā latviska, bet ne tādā ziņā, ka tur būtu sērīgums un melanholisms, kas bieži asociējās latviešu mūziku. Tur ir ārkārtīgi spilgti kontrasti, krāsas. Viņš pats ir teicis, ka latviskums, viņa prāt, ir piemēram tas, ka tieši ir tie kontrasti. Dzīves Latvijā, 2. pasaules kara gados emigrējis uz Ameriku, Gundaris Pone bija avangardists. Savu īpašo mūzikas valodu izkopis 60. gados, kad Latvijā aktuāls bija sociālais reālisms, nevis jaunas un nepieradinātas skaņas. Tāpēc īpaši interesants būs koncerts nākamajā piekdienā – Pone pastkartes pārmijas. Tas koncerts, kura vienu daļu veidos Gundara Pones pastkartes, kurās viņš liek dažādiem ievērojumiem 20. gadsimta komponistiem pēkšņi atrasties Kurzemē, kur viņi nemūžam nav bijuši, un turklāt vēl darboties arī ar latviešu tautas dziesmu viņiem raksturīgajā manierē, kā piemēram Šēnberga manierē. Savukārt mūsu pašu komponistiem ir pretplāns un vesela grupa komponistu uzrakstījuši savas pastkartes, kuri viņi savukārt sūta Gundarim Ponem. Atklāšanas koncertā šovakar ir kāds īpašs pārsteigums. Pasaules pirmatskaņojums Marinas Gribinčiks jaundarbam Ideja Fiks. Pirmatskaņojumu festivālā būs īpaši daudz. Tieši tāpēc Latvijas jaunās mūzikas dienās kaut ko sev atradīs gan klausītājs, kas meklē spilgtus un eksperimentālus jaunradas darbus, gan mūzikas mīļotājs, kam vairāk pie sirds iet īpaša un melodiska mūzika. Anda Pastere, Ivans Milovs, Latvijas televīzija. Tik tālu panorāmas ziņklāsts, bet piekdienas vakarā Latvijas televīzijas ēterā preses klubs. Par šīs nedēļas tematu vaicāšu Marekam Gailītim. Sveiks, kolēģi! Jā, labvakar, Ārni, labvakar, skatītāji. Šonedēļ Latvijā, manuprāt, cilvēki visvairāk runāja par 3 lietām. Hokejs, pensiju iespējamā samazināšana un tiesības sargu vēlēšanas.
Mēs gan 7. panta presklubā par hokeju šovakar nerunāsim, bet runāsim par valdību, budžetu, pensijām un jaunas politiskās partijas vienotība veidošanās procesu un iespējams arī šī procesa aizkulisēm. Un šovakar studijā mums ir aicināti 3 Saeimas deputāti, kuri Saeimas vēlēšanās startēja zem viena karoga, zem vienotības karoga. Arni? Paldies, Marek. Preses klubs 21:15, bet panorāmā vēl sporta vēsts un Toma Briča laika prognozes brīvdienām. Uz tikšanos! Ilgadējais augsta ranga ierēdnis Mārtiņš Bičevskis kļūst par banku interešu pārstāvi. Vai banku lobijs paliek spēcīgāks? Tas ļoti interesants piedāvājums. Vairāk kā 10 gadus strādāju uz valsti. Tā kā gribētos iespējams kaut ko pamainīt. Intervijā tikai de facto premjeras Valdis Dombrovskis, kurš ir īstais valdības vadītājs, un vai valdība tomēr samazinās pensijas. Diskusija jebkurā gadījumā būs. De facto skaidro, vai pensiju samazināšanai maz vēl palikusi kāda alternatīva. Tiekamies svētdien tūlīt pēc panorāmas. Skaties un domā līdzi. Oliveļa Sansa F. Costa 3 litri maksā tikai 5 latus un 99 centīmus. Karsti kūpināta vista maksā tikai 1 latu un 99 centīmus kilogramā. Rimi. Stress un pārslodze. Nepareiz.